sasniegšanā abas mūsu metējas ir līderes. Madarai Palameikai 55,87 un Sintai šo sezonu pirmais rezultāts 55,50 m. Trešā šobrīd ir Noraida Viceta 52,43. Līdz finišiem vēl 6 apļi. Tātad Žonlarovičs pirmais un Jurkevičs otrais. Ja šis skrējiens tiktu izspēlēts uz papīra, tad Jurkevičam būtu pirmā vietā, Žonlarovičam otrā pēc viņa rezultātiem. Bet finišā redzēsim, kādi būs rezultāti un kādi būs vietu sadalījums. Čempionu sektorā Noraida Viceta nedaudz uzlabojas rezultātu 52,63. Viņa joprojām trešā. Aiz mūsu Palameikas un Kovalas. Kāsveikšana sektorā. Latīņa pacēla 5 metru augstumā. Un Veiko Krisks, Igaunijā. Ļoti skrupulozē tiek izmērīts augstums kārtveikšanas sektorā, lai kārtvecēji varētu turpināt sacensības uz 5 metru augstumā novietotās latiņas. Polijas sportists Krišjāns Zalievskis, un viņam seko mūsu ciemiņš no Marokas Said El Atmani. Atkal ir notiekusi vadības maiņa 3000 metru skrējienā. Un kārtējais ābolis to vajadzības veikt 3000 metru skrējienā. Un veikot 3 veiksmīgi tiek galā ar 5 metru augstumu, un vadībā atkal izvirzās mūsu ciemiņš no Marokas Said El Atmani, numur 54. Un ļoti tuvu 70 metru līnijai karīt Madaras Palameikas raidītais šķērs. Tūlīt vērosim, kāds tad ir viņas rezultāts. Pirmajā metienā viņa bija 55,87. Tātad tagad noteikti labāk, jo apmēram 58 metri. 58 metri, 17 centimetri. Madara Palameika joprojām līdere. Un
Un skrējienu vadībā vēl ar vienu ir Marokas pārstāvis Said El Otmani. Un atkal maiņa. Vadībā izvirzās sportists numur 51, tas ir Polijas pārstāvis Kristians Zelieskis. Un otrais Dimitrijs Jurkevičs un vēl 2 apļi līdz finišam. Mēģinājumu un pārslēgšanas sektorā veiks Maksims Mazuriks no Ukrainas. Veterāni gatavojas. Polijas pārstāvis un Dimitrijs Jurkevičs ir cieši aizmugurās Kristianam Zelieskim. Noslēdzošais aplis 3000 metru skrējienā. To mēs uzzināsim pirmo uzvarētāju šīs dienas Rīgas kausa sacensībās. Jurkevičs izvirzās vadībā. Ne, atvainojas, vēl ne. Un to viņi būs finišs spurs skatītāji, palīdzēsim ar aplausiem! Izšķirošie 100 metri cīņā par 3000 metru skrējienu uzvarētāju titulu! Un uzvara šodien mūsu ciemiņš no Polijas, aplausi viņam, Kristians Zelieskis, otrais Dimitrijs Jurkevičs. Un trešajā vietā ciemiņš no Marokas, Said El Otmani. Šķērmešanā bez lielām izmaiņām, tātad paliek 58-17.